Veselīgā ēdienkarte. Reiz kādā burgeru pilsētā dzīvoja princese. Viņai jau kopš bērnības ļoti garšoja burgerīši, picas, frī kartupeļi, čipsi un koliņi. Taču nepagāja pāris gadi, kad princese stipri pieņēmās svarā un sāka bieži slimot. Viņa noskuma. Gribēdama atgūt normālu svaru, princese pārstāja ēst pavisam, taču kļuva sliktāka. Karalis un karaliene bēdājās. Viņi lūdza savu pavalsnieku palīdzību, taču nevienam padoma nebija. Kādā dienā pie princeses kā uz burņu mājienu ieradās kāds doktors. Viņš teica: Sveika, mani sauc Veseliņš. Viss, ko cilvēks ēd un dzer, ietekmē organismu. Pārtika cilvēkam ir nepieciešama kā enerģijas avots. Bez ēšanas nevar augt, kustēties, izveseļoties. Taču, lai cilvēks būtu vesels, nepieciešami dažādi pārtikas produkti. Dārziņi, augļi un piens organismam piedāvā vitamīnus un minerālu vielas. Organismu nostiprina gaļa, zīves, piens, kas satur olbaltumvielas. Maize un labības izstrādājumi satur cieti un dod enerģiju. No sviesta un eļļas organismā uzkrājas tauki, kurus cilvēks izmanto kā enerģijas avotu. Doktors pasniedza princesei grāmatu Veselīgā ēdienkarte, kurā bija daudz dažādi veselīgu ēdienkaršu piedāvājumi. Doktors kā uz burļu mājienu pazuda no princeses istabas. No tās dienas princese sāka izmantot doktora ieteikumus. Ēdieni, ko viņa ēda, bija veselīgi. Nepagāja ilgs laiks, un princese atguva dzīves prieku un normāla ķermeņa svaru. Visi karavvalstī līksmoja un slavēja veselīgo ēdienkarti. Filmu veidoja Siguldas 1. pamatskolas 4. C klase. Tekstu ierunāja Karlīne Karla, Kristaps Prieda un Elise Kotkova. 2024. gads.